Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs pirmās nedēļas lasījums. Svētdiena bija pienācis laiks. Šonedēļ dzirdēsim 2 vēstis par piedzimšanu, kas atrodamas Lūkas evaņģēlija 1. nodaļā un Mateja evaņģēlija 1. nodaļas 18. līdz 21. pantā. Galvenā šīs nedēļas doma ir šāda. Dievs meklē cilvēkus, kuri viņu mīl, lai tie kļūtu par daļu no viņa lielā stāsta. Dieva stāsts, kas mums pierakstīts Bībelē, ir pats varenākais, patiesais stāsts. Tas ir mīlestības stāsts, piedzīvojums stāsts, un kas pats labākais, tas ir stāsts ar laimīgām beigām. Tas sākas ar Dievu. Bībelē teikts, viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis. Dievs pazina un izredzēja tevi. Jā, tevi! Vēl pirms viņš radīja Ādamu un Ievu un deva tiem dzīvību. Un šī stāsta beigas patiesībā nemaz nav beigas. Citādi tas taču nebūtu tik labs stāsts. Galu galā mēs mūžīgi būsim kopā ar Dievu, baudot mīlestību un sadraudzību, kurai viņš mūs ir radījis. Bet tad šai stāstā viss nogāja greizi. Kad debesīs un mūsu pasaulē ienāca grēks, viss kļuva tumšs un neglīts. Sātans centās sabojāt Dieva stāstu. Dievs nekavējoties apsolīja iznīcināt Sātanu un grēku. Savukārt Sātans turpināja darīt visu, ko vien spēja, lai pārliecinātu cilvēkus, ka Dievs ir nežēlīgs un nepiedodošs tiesnesis, kuram nevar uzticēties. Viņš piepildīja cilvēku sirdi ar šaubām, mazdūšību, sāpēm un ciešanām. Un kas pats ļaunākais, viņš mudināja cilvēkus par visu slikto vainot Dievu. Taču Dievs joprojām valdīja pār savu stāstu. Viņš nekad neļautu tam tikt sabojātam. Viņš vienmēr pilda savus apsolījumus. Dievs parādīs, ka Sātanam nav taisnība. Nē, ne pavisam nav taisnība. Dievs ļaus cilvēkiem ieraudzīt savu patieso raksturu, pienākot tiem pavisam tuvu klāt, tādā veidā, ko viņi spēs saprast. Viņš parādīs, ka Dievs ir mīlestība. Brīdī, kad pasaule bija nonākusi savā vissliktākajā stāvoklī, un Sātans domāja, ka gan drīz visus ir pārvilcis savā pusē, Dievs izvēlējās cilvēkus, kuri bija gatavi ieņemt ļoti īpašu vietu viņa lielajā stāstā. Dievs izvēlējās cilvēkus, kuri viņu patiesi mīlēja, lai tie palīdzētu piepildīt lielo apsolījumu, ko viņš bija devis Ādamam un Ievai. Apsolījumu sūtīt uz zemi savu dēlu, lai viņš stātos visu cilvēku vietā un nomirtu par viņu grēkiem. Sātans, ienaidnieks, kurš bija centies sabojāt mūsu stāstu, tiks satriekts.
bija pienācis laiks. Pasaulē steidzami bija vajadzīgs glābējs. Padomā un pastāsti. Kā tu jūties, zinot, ka tev ir īpaša loma Dieva lielajā, laimīgajā, mūžīgajā stāstā? Šonedēļ atmiņas panta dziesmā apgūsim brīnišķīgu patiesību, ka Dievam nekas nav neiespējams. Klausāmies! Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam, ka esi daļa no viņa lielā stāsta.